Sveiki! Esmu Karolīna no Kemperie 365 un es jums parādīšu, kāds izskatīsies Himmleris 26. gadā. Precīzāk sakot, tas ir VNT 600. Dosimies apskatīt. Jauna Merso bāze, Alko šasija, melni lietie diski, moderni slēdži, rokturi, kas pilnībā saplūst ar dizainu. Šeit ir glabāšanas vieta zem visas grīdas. Varēsiet turēt, piemēram, slēpes vai slotes, kādus vēl lielus priekšmetus. Starp citu, šeit ir Himmlera jaunais risinājums – velosipēdu glabāšana. Var pasūtīt šādi vai arī ar citu glabāšanas sistēmu, ja vēlēsieties. Sazinieties ar mani, es jums noteikti pārdošu. Konsultēšu bez maksas, lai jūs nesabojātu šo brīnišķīgo Himmleri, lai cauri netiktu troksnis vai augstums. Tērauda grīda. Varēsiet vest vespas, motociklus, velosipēdus, vēl citādi mēģināt sabojāt šo Himmleri, bet jums noteikti neizdosies, jo šeit ir tērauds. 26 gadu dizains jau ar modernu kameru. Pats Himmlera uzraksts melnās krāsās, šī dekorācija, kad redzēs tādu kemperi, zini, ka tie ir 26 gadi. Kad jautā par kempera cenām, tomēr zini, ka kempera cena ir tāda, kāda tā ir, nevelti. Piemēram, runājot par Himmlerim ir speciāli izgatavotas sienas ar saules sistēmu, kas iztur augstumu un karstumu kā 68 cm bieza ķieģeļa siena. Nekas nav tāpat vien. Logi ir iemontēti īpaši. Zem markīzes ir LED apgaismojums. Šeit ir tualete, kuru varēsiet pasūtīt dažādās versijās. To es jau pastāstīšu konsultācijas laikā personīgi. Durvis ir 60 cm platas. Starp citu, visur var pasūtīt centrālo atslēgu gan uz bagāžnieka durvīm, gan šeit ar 2 slēdzenēm, lai zagļi netiktu klāt. Atkritumu tvērtne, nakts aizkari tur, kur ir visaugstākais un visvairāk augstuma, arī ir pūtējs. Siltuma tīkliņš pret odiem, bet tas viegli slīd. Šeit ir labs risinājums, ko nopirka, un ejam tālāk. Šis kemperis ir paredzēts ceļošanai 4. Ir nolaižama gulta, lai bērni nesastrādātu blēņas. Kā saka, lai nebūtu palaidnību, tad ir slēdzene. Un tā izskatās vēl viena nolaižama gulta. Šeit var gulēt 2 cilvēki, iztur līdz 2 reizes 100 kg un apmēram 140 cm platumā. Tīkliņi, lai neizkristu, ne jūs, ne bērni, un dators. Visur ir skaists apdares darbs, apgaismojums, lai varētu palasīt grāmatu. Sākam no priekšpuses. Liels lūka, jauna Mercedes bāze, elektriskā notekūdeņa novadīšana, pakāpienā izvēršana, multimēdija. Viss skaidrs par to Mercedesi. Tad šeit var būt vieta jūsu mantu glabāšanai, pieejama tikai no sāniem. Ja jau ceļojat 4 cilvēki, tad vajag lielu galdu. Šis galds ir palielināts, to var grozīt visdažādākajos veidos. Galds ir bīdāms. Un, ja jums nav vajadzīgs tik liels galds, to pat labi var padarīt mazāku. Tas jau atkarīgs no jūsu vajadzībām. Jaunākā tekstila, tādā pelēkzaļā krāsā, tehniskais nodalījums. Vēl viens tehniskais nodalījums. Šeit var pilnībā piepildīt ar litija baterijām, un jums nekad nebūs jāuztraucas. Atkal elektriskā daļa ir 15 kg. Turot atvilknes. Es uzliktu čebatus, ejam tālāk uz vadības paneli. Tagad katram peldētājam būs arī vadības lietotne telefonā, lai kāds cits varētu sēdēt. Televīzija, kas varētu būt šādi, jūs varat to noskatīties. Pagriezt, kā jums ērtāk, svarīgi, ka televizoru varēsiet skatīties Netflix, YouTube, bet šeit arī vēl var salikt dažādas lietas. Kam? Nezinu. Cimdiem, cepurēm, āralietām un visur ir apdere. Nav plasmasas, nav tādas lētuma sajūtas. Nu, protams, runa ir par Himmleri. Starp citu, uzreiz gribu pateikt, ka šis ir 7 metrus un 29 centimetrus garš. Tas ir tik īsāks, jo varbūt tie paši kemperi arī 7,5 metri. Mums ir virtuves daļa un šeit ir vadība. Redzu ALDE apkuri. Tā var būt gan trūma dīzeļdegvielas, gan ALDE apkuri. Ļoti spēcīgs ziemas komplekts. Kad komplektējam mēs jūsu sapņu Himmedži, tiešām visu izdarīsim pēc jūsu vajadzībām. Šeit redzu nopietnu ziemas komplektu. Jauna virtuves daļa, jauna plīts, šeit ieregulējumi. Tāpat kā mājās, te aizdedze. Izlietne arī ir jaunums, ko viņi ieviesa. Tas ir elektriskais atvilktņu aizvarējs. Atverat, aizverat. Nu.
Iepriekš tas bija manuāls, tagad jau ir elektrisks. Katra atvilkne iztur 15. Un kilogramām ir 2 atkritumu spaiņi. Tāpēc varat šķirot atkritumus, zināt sargāt dabu un lūk šādi aizveras, ja nav vajadzības, pati neaizveras. 142 litru leduskapis ar 17 litru saldētavu automātiski ieslēdzas vienu reizi un vairāk nav jāuztraucas. Pats izvēlas vai darboties no elektrības, gāzes vai 12 voltu ledzesē. Šī ir tā glabāšanas vieta, kurai nevarēju piekļūt no ārpuses, bet man gandrīz līdz ceļam. Daudz ko var salikt jūsu sportam, jūsu izklaidēm. Noteikti derēs, un vēl tas būs apsildāms, jo ķīmija ir ar dubultām apsildāmām grīdām. Te ir tīrā un netīrā ūdens tvertnes, kas pielāgotas ALK šasijai, tāpēc tas brauc stabilāk, vieglāk, mazāk šūpojās, tāpēc tas ir Himmlers. Spoguļi ir ļoti labi, un tie 30 cm tiek ietaupīti tāpēc, ka duša un tualete ir vienā telpā. Mēs ceļojam ar šādu ķīmiju, un patiesībā ar to visu pietika. Vietas bija gana. Ja gribat iet dušā, tad jāizņem pamatne, kad vairs neizmantojat dušu, to ieliek atpakaļ, un jums būs sausas kājas. Kosmētikas zona. 5 nodalījumos šeit varam salikt pudelītes, lai tās neklīst apkārt. Ļoti ērti. Viss ir ļoti skaists, moderns, kāds apkaismojums, mājīgums sajūta skandināvu mājās. Jā, teiktu, ka šovasar tas ir ļoti aktuāli. Tāpat arī manām kleitām. Šī ir dziļa skapis, tāpēc tur varat salikt, dvieļus, gultas, vēļu, jebko. Un šeit ir Himmlera jaunums. Tāds jaunievedums, ka uzreiz jau ir matracis, kas pielāgots. Jūs varat sēdēt mīksti, nav jāliek atsevišķas matracītes. Jau ir 145 cm plata gulta. Ja jūsu bērniņš ir mazs, varat šeit izmantot skapīšus, un pie katra guļošā ir uzlādes vietas. Katram guļošajam ir vieta telefonam, katram ir loks, ko var atvērt vai aizvērt, uzlikt moskītu tīklu, īsāk sakot, izmantot šo logu pēc savām vajadzībām. Vēl viena glabāšanas vieta. No guļamzonas var regulēt apgaismojumu visā kemperī. Kā nekur citur, nav jāmeklē. Un jā, šis bija 26. gada kemperis. Ja vēlaties šo kemperi, sazinieties ar mani. Palīdzēšu, ieteikšu, par komplektiem parunāsim. Un tas būs jūsu. Paldies, ka esat, un uz tikšanos!